Cienījamie klātesošie, godātais namatēvu Latvijas Universitātes rektors Bērziņa kungs, godātais Dombrovska kungs, finanšu ministra kungs, izglītības un zinātnes ministras kundze, Rīgas Tehniskās universitātes rektora kungs, visi klātesošie, kā arī tie, kas mūs skatās šodien tiešraidē, laipni aicināti Latvijas Universitātes zinātņu mājā. Šodien atzīmējam nozīmīgu notikumu – 3. atvesļošanas fonda maksājuma saņemšanu Latvijas valsts budžetā. Īpaši paldies Latvijas Universitātes rektoram un komandai, kuri mūs šodien silti uzņem šeit, zinātņu māja. Tā nav tikai pasākuma norises vieta, tā arī ir viena no tām vietām, kur tika īstenoti nozīmīgi atvesļošanas fonda projekti. Bet šodien mums ir dubultsvētki. Mēs svinam arī Eiropas dienu. Un tai par godu aicinu visus piedalīties jaunā Eiropas dienas tradīcija, akcija Rokas spiediens Eiropai. Tās pamata ir vienkārša, bet ļoti spēcīga ideja. Rokas spiediens kā simbols cieņai, sadarbībai un vienlīdzībai, kas ir Eiropas Savienības pamata vērtības. Pagājušajā gadā akcijā piedalījās vairāk nekā 7000 dalībnieku, un arī šogad tā iesaistās skolas un ļoti plašāka sabiedrība. Lai iemudinātu un dalītos ar savu rokas spiedienu, tā apliecinot piederību vienotajai Eiropai. Un arī šodien šeit, atklājot pasākumu, es ar rokas spiedienu aicināšu pie galda šodienas runātājus, pārstāvjus no Eiropas komisijas, Latvijas valdības un arī akademiskās vīdes. Tāpēc aicinu pie galda pievienoties Eiropas ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisāru Valdi Dombrovski. Lūdzu. Sveicināti. Aicinu arī finanšu ministru Arvilu Ašrādinu. Pie galda arī aicināšu izglītības un zinātnes ministri Daci Melbārdi. Un arī aicināsim pie galda Latvijas Universitātes rektoru Gundaru Bērziņu. Kolēģi, lai iezīmētu Eiropas komisijas aktualitātes un sniegtu vērtējumu par Latvijas atvesļošanas fonda sniegumu, kā arī sniegt pēc tam 3. maksājuma apliecinājumu Latvijas valdības pārstāvjiem, dodu vārdu komisāram Dombrovskim. Lūdzu. Augstgodātie ministri, rektora kungs, godātie klātesošie. Mēs esam pulcējušies zīmīgā datumā, Eiropas dienā. Tieši pirms 75 gadiem Šūmaņa deklarācija aicināja Eiropas valstis ekonomiski sadarboties, lai nodrošinātu mieru kara izpostītajā kontinentā. Tas bija pirmais solis uz Eiropas Savienības izveidi. Nu jau vairāk nekā 21 gadu arī Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Kopš 2004. gada no dažādiem Eiropas Savienības fondiem Latvija ir saņēmusi ļoti nozīmīgu finansiālo atbalstu, vairāk nekā 18 miljārdus eiro. Šie līdzekļi ir ļāvuši Latviju modernizēt, ievērojami attīstīt tautsaimniecību un pats galvenais uzlabot iedzīvotāju labklājību. Būtisks Eiropas Savienības fonda atbalsts Latvijai ir pieejams joprojām. Kopumā laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam tie ir vairāk nekā 10 miljārdi eiro. Tostarp gandrīz 2 miljārdi eiro Latvijai paredzēti no Eiropas ekonomikas atvesļošanas un noturības mehānisma. Šodien no Eiropas komisijas puses jāizceļ, ka Latvija turpina sekmīgi izmantot šīs iespējas, un Latvija ir izpildījusi 38 atskaites punktus un mērķrādītājus, kas nepieciešami, lai saņemtu 3. maksājumu no ekonomikas atvesļošanas un noturības mehānisma.
Latvijas ekonomikas atvesaļošanas un noturības plāns ietver ļoti plašu reformu un investīciju loku, kas palīdz īstenot tautsaimniecības zaļo un digitālo transformāciju, veicināt inovācijas un uzņēmēju darbību, stiprināt sociālos pakalpojumus un veselības aprūpi. Runa ir par daudziem projektiem, kas uzlabos un jau šobrīd uzlabo iedzīvotāju dzīvi. Piemēram, ar atvesaļošanas fonda līdzekļiem šī trešā maksājuma ietvaros skolām visā Latvijā piegādāt vairāk nekā 35,000 klēpjdatoru. Tas ļaus uzlabot mācību procesu un atbalstīt skolēnus no trūcīgākām ģimenēm, mazinot nevienlīdzību. Savukārt vairāk industriālo parku izveida Daugavpilī, Jelgavā un citos Latvijas reģionos dos stimulu vietējās ekonomikas attīstībai un jaunu darbu vietu radīšanai. Pateicoties atvesaļošanas fonda investīcijām, vairākās Latvijas pilsētās notiek zemes īres daudzdzīvokļu namu būvniecība. Šobrīd jau uzsāktajos projektos kopumā būs gandrīz 450 jauni energoefektīvi dzīvokļi. Tas palīdzēs Bauskā, Valmierā, Jelgavā, Tukumā, Ventspilīs, Cēsīs un Alūksnē risināt mājokļu pieejamības problēmu, kas pašreiz kavē šo pilsētu ekonomisko attīstību. Nozīmīgi projekti saistīti arī ar Latvijas universitāti, kuras telpās šobrīd atrodamies. Ar atvesaļošanas fonda palīdzību tiek stiprināta izglītība, iedzīvotāja prasmes, kā arī Latvijas pētniecības un inovāciju sistēma. Piemēram, no atvesaļošanas fonda kopumā 82,5 miljonu eiro ir atvēlēta augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformai, kas šobrīd tiek īstenota. Savukārt 17 miljonu eiro no atvesaļošanas fonda ir piešķirta 3 augsta līmeņa digitālo prasmi apgūves projektiem. Viens no tiem ir Latvijas universitātes vadībā izveidotā kvantu tehnoloģiju iniciatīva. Šis projekts palīdz attīstīt zināšanu bāzi kvantu tehnoloģiju jomā un sagatavot augstu līmeņu speciālistus. Tāpat Latvijas universitāte vada valodu tehnoloģiju iniciatīvu. Ņemot vērā valodu tehnoloģiju straujo attīstību un mākslīgā intelekta pieaugošo nozīmi, palielinās pieprasījums pēc ekspertiem šajā jomā. Atvesaļošanas fonda investīcijas ļaus padziļinātas prasmes kvantu tehnoloģiju jomā apgūt vismaz 180 studentiem un speciālistiem, bet valodu tehnoloģijās vismaz 820 apmācāmajiem. Šīs iniciatīvas veicina arī augstu eksporta potenciālu inovāciju radīšanu. Tāpat ar atvesaļošanas fondu tiek atbalstīti pētniecības projekti, piemēram, Latvijas universitātes Lādera centra zināšanu pārnese uz kvantu gadījumu skaitļu ģenerēšanu. Šie ir tikai daži piemēri par konkrētiem ieguldījumiem Latvijas zinātnes attīstībā un nākotnes konkurētspējām. Pielāgojoties izmaiņām, atvesaļošanas un noturības plānu grozījumi ir ļaujuši pārdalīt investīcijas prioritāriem projektiem. Piemēram, 114 miljonu eiro ir novirzīti Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas būvdarbiem. Rezumējot, ekonomikas atvesaļošanas un noturības mehānisms turpina sekmēt Latvijas sabiedrībai svarīgas reformas un investīcijas. Eiropas Savienībā kopumā šobrīd dalību valstīm ir izmaksāta apmēram 48% no atvesaļošanas fonda kopējā apjoma 650 miljardiem eiro. Sagaidāms, ka turpmākajos mēnešos ieviešana pātrināsies. Lai procesu atvieglotu pēc atvesaļošanas un noturības mehānismu vidusposma izvērtējuma pagājušajā gada, Eiropas komisija vienkāršoja un padarīja elastīgākas vairākas fonda prasības. Eiropas komisijas vērtējumā atvesaļošanas mehānismu ieviešana Latvijā norit sekmīgi, arī salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ar šodienas maksājumu Latvija būs saņēmusi jau gandrīz 1,1 miljārdu eiro, jeb apmēram 55% no atvesaļošanas un noturības mehānismā pieejamiem līdzekļiem. Vienlaikus vēlas uzsvērt, ka atvesaļošanas mehānisma darbības strauji tuvojas noslēgumam. Visiem projektiem ir jābūt īstenotiem līdz 2026. gada augustam, tātad nedaudz vairāk nekā pēc gada. Latvijai šajā laikā vēl ir jāizpild vairāk nekā 100 atvesaļošanas un noturības plāna rādītāji, un tas ir ievērojams darba apjoms. Tādēļ Latvijai ir jākoncentrē uzmanība un jāmobilizē resursi, lai pātrinātu projektu ieviešanas tempu. Novēlu, lai Latvijas valsts pārvaldei izdodas atlikušajā laikā sasniegt visus izvirzītos reformu un investīciju mērķus.
Tāpat ir jāpātrina arī Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanu. Var apliecināt, ka Eiropas komisija turpinās sniegt tam nepieciešamo atbalstu. Bet tagad ir pienācis tas brīdis, kad Eiropas komisijas vārdā finanšu ministru kungam nodošu dokumentus, kas apliecina trešo atvesļošanas fondu maksājumu Latvijai 293 miljonu eiro apmērā. Paldies liels Dombrovska kungam par Eiropas komisijas skatījumu un vērtējumu, bet turpinājumā, lai pastāstītu par Latvijas sniegumu atvesļošanas fonda īstenošanā, vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādinam. Paldies, Ieros kungs, Dombrovska kungs, Melbārdas kundze, rektori, Ambaņa kungs, liels gods šodien šeit būt. Šodien ir patiesībā skaista diena, Eiropas diena, un skatoties uz to, kādā veidā mainās gan ģeopolitiskā situācija pasaulē, gan visa ekonomika strauji mainās, un mēs pat nezinām īsti, kurā virzienā viņi dodās, tad jāsaka, ka 75 gadu atpakaļ šī te doma par Eiropas Savienības dibināšanu izrādījās ļoti tālredzīga, un noteiktā mērā tā iekļāva arī domu, ka šī te miera situācija ir cikliska. 80 gadi ir nodzīvoti mierā, tagad ir uz Eiropas zemes Eiropā ir karš, un savukārt Baltijas valstis un Latvija tā skaitā var justies droši un tieši pasargāt zem šo te Eiropas vērtību šī te lielā lietsarga. Drošība, vienotība, sadarbība. Ja? Un arī šodienas notikums lielā mērā ir saistīts arī ar šo te sadarbības un vērtību mehānismu. Tātad Eiropa veido nozīmīgus tādus finanšu instrumentus, kā attīstīt savas dalību valstis, un Dombrovska kungs jau pieskārās šiem te mehānismiem un skaitļiem, un es viņu neatkārtošu, es mēģināšu mazliet to, kā tas ir no Latvijas puses. Tātad, mēs varam dažādus to paskatīties. Es varu teikt, šodien mēs saņēmām 293 miljonu maksājumu. Tad es kopumā varu teikt, mēs šobrīd, piemēram, notiek Latvijas iepirkuma procesa vērtējums. Latvijas iepirkuma process gadā ir apmēram 5,3 vai 5,6 miljārdi. Tie ir dažādi preces un pakalpojumi, ko mēs pērkam katru gadu. No tā ir tuvu miljardam ir Eiropas Savienības fonda finansējums. Ja? Tātad mēs varam atļauties tuvu 20% vairāk lietas investēt savā attīstībā, kas mums ir nepieciešama. Un, ja mēs runājam par šo te īpašo atvesļošanās fonda mehānismu, kas radās Covid krīzes laikā, lai atjaunotu Eiropas ekonomiku, viņš, manuprāt, ir nostrādājis ļoti labi. Un te ir arī tik iestrādāt šī atvesļošanās, un otrs iestrādāts, manuprāt, šodien ļoti aktuālais mehānisms, ka tas ir verzīts uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tu saņem to naudu tikai tad, ja tu esi izdarījis. Ja? Un man liekas, ka tad visā valsts pārvaldē mums jāvirzās uz to. Tātad tas ir, ja tie rādītāji ir sasniegti, tad saņem finansējumu. Man liekas, ka tas būtu tāds viens ļoti svarīgs efektivitātes rādītājs. Un šobrīd Latvija labi virzās uz priekšu. Mēs vairāk kā pusi te rādītāji jau ir sasniegti, mēs esam pusē. Un tas rāda arī, ka, lai arī grafiks ir ļoti, ļoti saspringts līdz nākamā gada augustam, šķiet, ka visas komandas, kas strādā es uzsveru nevis apgūšanas, bet investīciju projektiem strādā labi. Ja? Strādā labi. Un arī tā elastība, manuprāt, elastības mehānisms, kas sadarbībā ar komisijas tiešām ļoti augstu viņu vērtēja. Un mēs esam atrisinājuši ārkārtīgi daudz svarīgas lietas, ne tikai tās, kas ir bijuši ieplānotas digitalizācija, infrastruktūras attīstībā un tā tālāk. Piemēram,
Tātad bez šī A&M atbalsta būtu bijis ļoti grūti pabeigt kaut vai to pašu Breu projektu, ja, tā atslēgšanās projektu. Būtiski daļa ir šeit iekšā un būtiski infrastruktūras elementi ir iegādāti. Ja. Tad mums ieteikt Rail Baltica kā iet, vai ne, bet vismaz tad centrālās stacijas projekts ir ar šo te A&M atbalstu, un par ko mēs esam vienojušies, un arī bija atsevišķi Jaspers vienība, inženieru speciālistu vienība, kas palīdzēja to tikt uz priekšu, tas ir izdarīts. Dombrovskis kungs pieminēja jau arī, kas mums visiem ir ļoti svarīgi iedzīvotājiem, tie ir tā saucamie pieejamie mājokļi, lēti īres mājokļi. Ja, 300 jauni mājokļi tiek būvēti visā Latvijā, tas ir ļoti daudz, un tas tā nav Rīga, ja, tas ir ārpus Rīgas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi tam, lai iedzīvotājs noturētu Latvijā, lai viņi paliktu. Tā kā tie risinājumi notiek, un viņi mums palīdz tiešām atrisināt būtiskas problēmas un tiešām mobilizē mūs strādāt precīzi un ar augstu atdevi. Nu, lūk, to, ko es gribēju arī nobeigumā pateikt, ka šobrīd valdības fokusā ir arī sarunas ar Eiropas Savienību par nākamo daudzgadu budžetu, kas sākās 28. gadā. Esam tātad sarunās ar attiecīgiem komisāriem, kas strādā pie šis nebūs noteikti viegls periods, tātad ļoti lielu, tā teikt, dienas kārtības sadaļa aizņem aizsardzības un drošības jautājumi, kas iezīmēs nākotnes periodu, bet arī pašā laikā lielais jautājums ir, kādā veidā Eiropas Savienība kļūst par dinamisku, konkurētspējošu ekonomisku lielumu pasaules telpā, un šeit gan ļoti daudz dara Dombrovskis kungs, gan arī visiem mums ir, tiem, kas ir atbildīgi par Latvijas izaugsmu, arī ir sava atbildība, kaut gan Latvija nav pat lielākā, tā teikt, Eiropas Savienības ekonomikas sastāvdaļa, arī mums šeit ir ļoti daudz gan izaicinājumu, gan arī milzīgas iespējas. Tā kā vēlreiz, Dombrovskis kungs, milzīgs paldies par 3. maksājumu. Ja, tātad gaidām arī 2 pārējos, strādājam pie tā, lai mēs varētu viņus saņemt. Šķiet, ka viss ir labā kārtībā un strādājam arī pie nākotnes izaugsmes plāniem. Paldies! Paldies Ašarādam kungam par Latvijas valdības pozīcijas iezīmēšanu, un tagad detalizētāk par kopējo atvesļošanas fonda ieviešanas progresu, skaitļos un tālākajiem soļiem aicinu prezentēt Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieku Eiropas Savienības fonda jautājumus Armandu Eberhārdu. Lūdzu. Jā, labdien, augstgadotājs komisārkungs, ministri, rektori, dāmas un kungi. Man ir patiesi prieks arī šogad sniegt jums pozitīvu ieskatu atvesļošanās fonda progresa, starpziņojumā, ja tā var teikt, un sniegt varbūt būtiskāko arī tajos izaicinājumos, ko gan ieskicēja savās uzrunās gan ministrs kungs, gan komisāra kungs, bet arī var būtiski parādīt kontekstā ilustratīvi, ko nozīmē šo fondu ieviešanas aspekti. Tātad atvesļošanās fonds savā būtībā ir orientēts, lai dalībvalsts un tā skaitā Latvija varētu efektīvāk nodrošināt pārēju uz klimata neitrālu un digitālu ekonomiku, jo faktiski tas tika uzskatīts kā tādi būtiskākie izaicinājumi vai, zināmā mērā, ierobežojumi tam, lai pēc šīs Covid krīzes ekonomikas attīstītos straujāk. Un faktiski ir būtiski atzīmēt šajā visā, ka fonda būtisks fokus ir bijis tieši atbalstam uzņēmējiem, komersantiem, vai nu tiešā atbalsta veidā, vai arī ar publiskiem pasūtījumiem, par ko arī ministrs kungs minēja, nodrošinot tālākus pakalpojumus un pieejas. Un faktiski mēs redzam, ka tiešais atbalsts komersantiem ir bijis vairāk kā 42% plānoto aktivitāšu kontekstā, un tikai daži procenti no visu fonda aktivitātes ir fokusēts vai orientēts uz publisko sektoru. Kas ir būtiski atzīmēt pie šī, fonds nefinansē no savas puses ieviešanas administratīvās izmaksas. Līdz ar to Latvijas valsts budžets un arī nodokļu maksātājs līdzfinansē visas šīs administratīvās transakcijas izmaksas. Līdz ar to šis ir vēl viens papildus elements, kur mēs redzam ļoti lielu iesaisti no Latvijas puses, lai nodrošinātu šo investīciju efektīvu ieviešanu budžetā, laikā un atbilstoši nospraustiem mērķiem. Jo tieši tā šis instruments atšķirībā no citiem
sniedz savus augļus, sasniedzot konkrētos mērķu rādītājus un rezultātus. Un tieši tāpēc arī plāna izveides stadijā šie te ambiciozie rādītāji ir sasaistīti ar naudas plūsmu, un patiešām man liels prieks atzīmēt, ka faktiski mēs esam pārsnieguši jau šo te miljarda simbolisko atzīmi fonda ieviešanas progresā. Un pat, ja kādi kritiķi tādā vai savādākā veidā teiktu, ka mēs vēl joprojām redzam pustukšu glāzi, nē, mēs redzam vismaz puspilnu glāzi, vai mēs redzam skaidru progresu tam, kā mēs sasniedzam arī tālākos rezultātus. Varētu būt jautājums, kāpēc tik daudz vēl šo rādītāju mums ir saglabājušies pēdējā gadā. Atbildi ļoti vienkārši. Veidojot plānu, ļoti daudz ambiciozi projekti, to noslēgums tika iezīmēts kā rādītāji. Līdz ar to, jo ambiciozāk ir mūsu programma, jo lielāki ir mūsu rādītāji, jo faktiski tā sasniegšanas rezultāts ir ļāvis izmantot maksimālo laiku un maksimālo budžetu. Tātad faktiski šeit ir absolūti normāls, dabisks projektu ieviešanas posms atbilstoši šim te plānam. Un kas ir būtiski atzīmēt, mēs tiešām novērtējam Eiropas komisijas sniegtās papildus elastības, lai arī šī salīdzinoši īsā plāna realizācijas laikā mēs būtu pietiekami efektīvi mainoties un pielāgojot pēc būtības plāna ieviešanu tiem izaicinājumiem un tiem aspektiem, kas mūs saskan. Jo, protams, pat tik ļoti ambiciozu plāna izstrādē ne viss ir bijis iepriekš paredzams iepriekšējo 5 gadu laikā. Un tieši tāpēc arī domājot par noslēgumu daļu, mēs ļoti sagaidām no Eiropas komisijas arī tikpat efektīvu sadarbību un komunikāciju un koordināciju starp institūcijām, lai rezultātus sasniegtu arī nākošā gada investīciju mērķu rezultātu sasniegšanā. Un, ja mēs paskatāmies uz kvantitīviem rādītājiem, tad jā, plāns tiek ieviests atbilstoši nospraustiem. Valdība ir apstiprinājusi visus investīciju spēles noteikumus. Runājot par līgumu slēgšanu, mums ir palikuši daži līgumi. Lielākais, kā ministrs minēja, jau ir faktiski tuvu tā noslēgumam Rīgas centrālās stacijas projekts, kas faktiski ir puse no šīs te atlikušās daļas. Un tad, protams, ņemot vērā izmaiņas dažu projektu ieviešanā, faktiski arī mums ir jau plānā un padomā veids, kā arī šo atlikušo līgumu summu mēs faktiski izmantosim visu plānoto pieejamo finansējumu. Un maksājuma progress šobrīd notiek atbilstoši projektu plānotajam grafikam. Jā, protams, ir nepieciešams kāpinājums apjomos, bet tas ir izrietošs no projektu ieviešanas plāniem un grafikiem. Un faktiski tam mēs kopā ļoti rūpīgi sakojam līdzi, un valdībā reiz 2 mēnešos vai reiz 6 mēnešos ir detālāka saruna ar nepieciešamiem korektīviem pasākumiem, ja tādi ir, lai rezultātus sasniegtu. Būtiski ir neaizmirst arī šī fonda investīciju kontekstu, jo šobrīd gan struktūra fondi, gan atvesļošanās fonds kopā dod vairāk kā 1,3 miljārdu publisko investīciju papildus stimulu ekonomiskajai attīstībai šajā un nākošajiem gadiem. Un tieši tāpēc no mūsu viedokļa ir ļoti būtiski, lai mēs primāri izmantojam atvesļošanās fondu, kam ir ierobežotāks laiks, un vidējā termiņā arī kāpinam darbības programmas investīciju apjomu, jo tur faktiski šīs fonda ieviešanas periods ir garāks, un, kas ir vēl būtiski, neaizmirst, ka mums ir jāsalāgo šīs te finanšu spējas, finansēšanas spējas un arī nozaru spējas realizēt šos te projektus ar realitāti. Taču, rezumējot, ir būtiski atzīmēt, ka šobrīd Latvijas kopējais fondu finansējuma apjoms ar savu pozitīvo pienesumu ir faktiski 2-kārt lielāks nekā tas ir bijis 3, 5 un vairāk gadus atpakaļ. Līdz ar to faktiski mēs runājam par vēsturiski efektīvāko un intensīvāko līdzfinansējumu programmu šobrīd un arī nākošajos gados. Jau tika iezīmēts būtiskie sasniegumi atsevišķu projektu kontekstā, varbūt neejot cauri detaļās, un mēs noteikti būsim gatavi par tiem strunāt tālāk, bet ir būtiski, ka mēs paralēli strādājam gan pie reformu sasniegumiem, gan arī pie investīciju projektu sasniegumiem, gan jau minētajās klimata enerģētikas, digitālās transformācijas, bet būtiski arī nevienlīdzības mazināšanas un ekonomiskās attīstības jomā, kā arī veselības un likuma varas jomā.
Un, protams, šīs ir divas jomas, kas varbūt atšķirībā arī no citām dalību valstīm Latvijas plānā ir ar būtisku komponentu, ar būtisku investīciju komponentu, un mēs šobrīd strādājam pie visu iespējamā. Pat, ja kādu projektu realizācijā mēs redzam kādus izaicinājumus, tad darīt visu iespējamo, lai elastības ietvaros faktiski nodrošinātu sekmīgu rezultātu sasniegšanu, jo faktiski tas ir tiešākais pienesums mūsu iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabojumam. Rezumējot, mēs šobrīd visus mūsu programmas ieviešanas plānus veidojam atbilstoši komisāra kunga minētajam laika ietveram, lai sekmīgi pabeigtu primāri reformu uzdevumus, par ko Latvijas valsts budžets saņem šos ieņēmumus no fonda, bet arī būtiski investīciju projektu realizācijā, lai faktiski šie projekti tiktu pabeigti budžetā un laikā. Un jau minētie lielākie izaicinājumi ar jaunajiem projektiem faktiski šobrīd tiek īpaši uzraudzīti un vadīti arī no risku vadības viedokļa. Līdz ar to rezumējot, mēs tiešām augstu novērtējam sadarbību ar Eiropas komisijas dienestiem šo programmu un projektu realizācijā, un mēs ceram, ka pēc gada varēsim tikpat sekmīgi šeit runāt par nākošo starposmu gala rezultātu sasniegšanu. Paldies liels visiem par to, kad ir ieguldījums šo programmu realizācijā, un es ceru, ka nākošais finiša spurts mums izdosies tikpat sekmīgi kā līdz šim. Paldies liels! Paldies liels Eberharda kungam par atvesļošanas fonda plāna statusa informāciju. Un turpinājumā, lai pastāstītu arī par atvesļošanas fonda ieguldījumu izglītības un zinātnes nozarē, vārds izglītības un zinātnes ministrei Dācijai Melbārdei. Lūdzu. Labdien, komisāra kungs, ministra kungs, godājumie rektori, dāmas un kungi. Es nedaudz stāvu ar skatu pret Latvijas Nacionālo biblioteku, pārstāvu izglītības un zinātnes nozari, tāpēc man uzruna diezgan atšķirsies no iepriekšējās, kur pārsvarā dominēja dati, kas ir ļoti saprotami un atbilstoši finanšu ministrijai. Es vairāk mēģināšu iezīmēt par to, kāpēc nozīmīga daļa atvesļošanās fonda apguvē ir izglītībai un pētniecībai un kādas uzdevumus mēs izmantojot šos līdzekļus cenšamies īstenot. Un faktiski jāsaka, tas ir sinerģijā arī ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, jo mēs tā īsti nevaram atraut vienu finanšu instrumentu no otra. Bet, protams, pēc tam dodot piemērus, es balstīšos tajos projektos, kas tiek tieši finansēti no atvesļošanās fondiem. Sākšu to, ka nebūs lieki šeit atgādināt vispār zinām patiesību, ka izglītība ir personīgās izaugsmes un labotības atslēga, un tā ir pamatā sabiedrības un ekonomikas attīstībai. Izglītība ir arī viens no stabilākajiem un labākajiem ieguldījumiem Pasaules bankas pētījumā, kas balstīts uz 1120 aplēsēm 139 valstīs. Autors secina, ka caur 10 gadiem privātā vidējā atdeves likme izglītībai saglabājas konstanta, un katrs papildus gads izglītības iestādē rezultēs ar 9% ienesīgumu. Atzīstiet, tas ir pasakains ienesīgums, ja salīdzina ar pašreizējo procentu likmi noguldījumiem kredītiestādēs. Nešaubīgi, kad mēs runājam par izglītību un zinātni, mums jārunā ir par pārmaiņām, lai es vakardien vienā prestižā pasākumā dzirdēju apgalvojumu, ka runāt par pārmaiņām esot jau gan rīz vai banalitāte. Mums jāsaka, politiķiem, izglītības darbiniekiem, pētniekiem, tā ir realitāte. Tas ir tas, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies. Bet, protams, ka mēs lūkojamies uz šīm pārmaiņām kā uz iespēju. Jo šobrīd mēs piedzīvojam dziļas struktūrāls pārmaiņas, kas skar ikvienu un kas saistīts ar jaunu tehnoloģiju, strauju attīstību, mākslīgā intelekta, uzvaras gājienu ar klimata pārmaiņām, jaunu ekonomikas modeļu veidošanos, un kas nemazāk svarīgi arī mēģinājumiem no lielvaras pozīcijām veidot jaunu starptautisko kārtību. Tādēļ pašsaprotam, ka aizsardzība un drošība ir arī kā jautājums ienācis sarunās par to, kā mēs izmantojam Eiropas Savienības finanšu instrumentus. Izglītības zinātnes būtība šajā kontekstā ir darboties kā pārmaiņu aģentam, kas faktiski izpauž divos virzienos.
Mums ir jāspēj vadīt tās pārmaiņas, ko rosina ārēji faktori, digitālā transformācija, klimata pārmaiņas, starptautiskās drošības sāsināšanās, kas jau tika vairāk kārt minēta, bet vienlaicīgi tas, kas mums ir jāsaprot, kas ir īpašā izglītības un zinātnes niša, ir tā, ka zinātne un izglītība darbojas arī kā pārmaiņu rosinātāji, kā jaunas realitātes veidotāji un jaunas kultūras radītāji. Un jāsaka, tas apliecina arī pasaules vēsture, kurā izglītība un zinātne ir apliecinājusi sevi kā pārmaiņu panākumu atslēgu un avangārdu, piemēram, Renesanse, kas ir jaunā laikmeta kārtības galvenie radītāji. To priekšgalā mēs redzam tādus vārdus kā Leonardo da Vinci, Koperniku, Franci Bekonu, Williamu Šekspīru. Un nekas jau nav mainījies arī mūsu laikos. Arī mūsu laikos ir ļoti svarīgi, ka izglītības darbinieki, pētnieki un arī kultūras darbinieki aktīvi darbojās jaunas realitātes radīšanā. Un, ja mēs runājam par nepieciešamo jauno realitāti izglītībā, tad šeit ir būtiski runāt par uzdevumu veidot sabiedrību, kas mācās. Un tas nav tikai jautājums par bērniem un obligātās izglītības nodrošināšanu, bet tas ir jautājums par personalizētu izglītību, mūža izglītību, mūža mācīšanos, par pieeju mācībām, tehnoloģijām un videi, kurā ik viens var mācīties un turpināt pilnveidoties un būt pastāvīgāks savā spējā pielāgoties nepārtrauktajām pārmaiņām. Tāpat attīstoties mākslīgajam intelektam, nešaubīgi pamatīgi mainās arī zinātnes pētniecības loma un uzdevumi, bet nevajadzētu domāt, ka tagad pētniekiem un zinātnei ir kāds būtisks atvieglojums un mums ir nepieciešami mazāki ieguldījumi. Tieši pretēji, mākslīgais intelekts nemazina pētniecības nozīmi, tas drīzāk paaugstina un izmaina to, veidojot jaunas robežas un dodot jaunas uzdevumus pētniecībai. Un šeit faktiski gribētu runāt par tādām 3 būtiskām lietām. Pirmkārt, paplašinoties cilvēku zināšanu robežām visās pētniecības jomās, būtisks izaicinājums un uzdevums pētniecībai ir pārvaldīt milzīgos datus. Kādā veidā mēs šos datus apstrādājam un liekam tiem strādāt cilvēku labā, piemēram, izglītībā veidot personalizētas un adaptīvas mācīšanās pieejas. Tad otra būtiska lieta, kas arī labi atspoguļojās atvesļošanās fondu apguvē, ir, ka mūsu Latvijas zinātnieki nevar strādāt un atbildēt uz globālajiem izaicinājumiem vieni paši. Ir jāveido partnerības ar citām Eiropas Savienības zinātniskajām institūcijām un augstskolām. Ir jāapvieno resursi, lai varētu pievērsties globālajiem pasaules un Eiropas izaicinājumiem, par kuriem mēs te visu laiku runājam. Otra svarīga lieta, domājot par pētniecības uzdevumu, šajā pārmaiņu laikā ir palielināta cilvēku centrētu inovāciju rašanos, kas tādējādi veicina vērtību iekļaušanu visu veidu rīcības algoritmos, lai izvērtētu inovācijas sociālo ietekmi uz sabiedrību un radītu iekļaujošas un ētiskas tehnoloģijas. Un visbeidzot, gribētu noslēgt ar vēl vienu būtisku uzdevumu pētniecībai. Tā ir nepieciešamība nojaukt tradicionālās robežas starp esošajām zinātņu nozarēm un kopienām, lai radītu zināšanas, kas iesaista un stiprina kopienas, iesaista nozarēs nodarbinātos. Un šī tradicionālo robežu nojaukšana jau šobrīd diezgan labi parādās STEM transformācijā uz STEAM, datu izmantošana dizainā vai radošajās industrijās, kur saplūst ekonomika, kultūra un izglītība. Eiropas atvesļošanās fonds sinerģijā ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem šeit viennozīmīgi tad vēlreiz ir svarīgs resurs, lai īstenot šīs transformācijas un uzdevumus. Un atvesļošanās fonda būtiskā loma šeit ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus. Tad investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās, koplietošanas risinājumos, digitālo prasmi attīstībā, kā arī praktisko instrumentu nodrošināšanā, kā piemēram datoru un viedierīču pieejamības veicināšanai skolās. Īpaši būtiski šie ieguldījumi ir tieši profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā, kas veido nepieciešamo piedāvājumu jauno prasmu apguvēji, mainīgajam darba tirgumu. Ļoti svarīgi ir, ka mēs domājam nevis tikai, kā mēs bezdarbniekus apmācām, bet lielāku akcentu tieši liekam uz mūsu darbspēku apmācīšanu tieši produktivitātes celšanai. Tāpat ārkārtīgi svarīgi ir ieguldījumi digitālo prasmu attīstībai, kas tad arī kopumā rada pamatu konkurētspējīgiem uzņēmumiem Latvijas tautsaimniecības konkurētspējai.
Kopumā atvesļošanās fonda plāna ietveros izglītības un zinātnes jomās ir paredzēti ieguldījumi 212,9 miljonu eiro apmērā, un šie līdzekļi ir vērsti uz augstākās izglītības zinātnes konkurētspējas stiprināšanu, skolu modernizāciju, izglītības pieejamības nodrošināšanu un digitālo prasmu attīstību visos līmeņos. Un jau šobrīd vairāki projekti, īpaši digitālo prasmu jomā, ir ieviesti praksē. Skolās ir piegādāti vairāk nekā 35,000 portatīvo datoru. Universitātēs uzsākt jaunu studiju moduļu augstu līmeņu digitālo prasmu apguvēju, attīstīt universitāšu sadarbību, kvantu tehnoloģiju iniciatīvā, kā arī sākt jaunu pieeja pieaugušo izglītībā, izveidojot individuālos mācību kontus, kas ir viens arī no tādiem pirmajiem šāda veida risinājumiem Eiropā. Nedaudz vairāk par digitālo transformāciju, kas nešaubīgi ir viena no mūsu ministrijas galvenajām prioritātēm atvesļošanās fonda apguvē. Īpaši augstu līmeņa digitālo prasmu attīstība, kur mūsu universitātes kopā ar izciliem pētniekiem nes Latvijas vārdu pasaulē. Un vēlreiz tā kā piemēru var minēt kvantu tehnoloģiju iniciatīvu, valodu tehnoloģiju attīstību Latvijas universitātē, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes virzīto augstas veiktspējas skaitļošanas projektu. Šiem 3 vērienīgajiem virzieniem kopumā ir piešķirti 17 miljonu eiro no atvesļošanās fonda, lai sagatavotu augstu līmeņu speciālistus un radītu sinerģiju starp izglītību, zinātni un industrijām. Un man ir jāsaka prieks, ka šajā procesā mēs redzam to, ka tas ir bijis papildus stimuls sadarbībai. Universitāšu savstarpējā sadarbība digitālo tehnoloģiju jomā ļauj mums attīstīt starpdisciplināras komandas, īstenot augstu līmeņu pētniecību tādējādi un arī labāk nonākt pie tā, ko mēs visi vēlamies redzēt ar inovācijām, kas ir balstītas zināšanās. Jā, vēlos pateikt paldies visiem, kas aktīvi piedalās šo fondu apguvē ar savu prātu, enerģiju, zināšanām un motivāciju. Es patiešām ceru, ka mēs turpināsim darboties pragmātiski un tālredzīgi, lai tas nebūtu tikai projekts ar īslaicīgu efektu, bet tiešām atstātu pozitīvu ilgtermiņu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un mūsu labbūtību. Paldies Melbārdas kundzei par uzrunu un iezīmēti to, kā pārmaiņam ir ļoti būtiska nozīme virzoties uz attīstību. Savukārt, lai pastāstītu par universitātes īstenotiem atvesļošanas fonda projektiem un sadarbību ar citām universitātēm, uzrunu aicināšu sniegt mūsu šodienas nāmatēvu Latvijas universitātes rektoru Gundaru Bērziņu, kā arī, lai plašāk jau pēc tam iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, vārdu pēc tam Eksakto zinātņu un tehnoloģijas fakultātes kvantu datorzinātnes centra vadītājiem Andrim Ambainim. Rektora kungs, lūdzu. Jā, paldies, komisāra kungs, ministra kungi, rektora kungs, Ambaņa kungs, kolēģi, viesi. Man patiesi prieks jūs visus redzēt šeit universitātē un runāt par to, kā mēs apgūstam līdzekļus. Tas ir viens stāsts, bet mēs runājam par to, ko mēs no tā iegūstam un kāds ir rezultāts Latvijai. Un mans sarežģītais uzdevums ļoti īsā laikā ir izstāstīt, ko mūsu zinātnieki sadarbībā starp zinātnes universitātēm ir sasnieguši šajā laikā. Un sākšu ar to, ka Latvija un universitātes kopumā uz šo līdzekļu apguvi skatās mazliet citādi, kā jau bija minēts iepriekš. Mūsu galvenais redzējums ir tā, kā mēs radām potenciālu nākotnē. Un tieši universitātes ir šis potenciāla radīšanas mehānisms Latvijai, kas nav tikai studijas, bet tā ir arī pētniecība. Šī nauda ir devusi iespējas, par kurām mēs varbūt ļoti īsā laikā mēģināšu iezīmēt. Šeit mēs redzam galvenos projektus, kas ir kvantu tehnoloģija iniciatīva, valodu tehnoloģija iniciatīva un augstu līmeņu digitālo prasmi apguva Latvijā. Šie 3 projekti ir devuši niansētu iegūmu Latvijai, kas nav varbūt naudā izmērams, bet ir izmērams Latvijas atpazīstamībā ļoti svarīgās nākotnes jomās. Sākšu ar valodu iniciatīvu, ļoti svarīga iniciatīva, kurā piedalījās vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotāju un iezīmē Latviju kā vadošo spēlētāju mazo valodu tehnoloģiju jomā, kas ir devis iespēju izmantot dažādos digitālajos risinājumos latviešu valodu tikpat brīvi kā angļu valodu.
lai mēs varētu sazināties ar ierīcēm mūsu valodā, nedomājot, ka mums pašiem jāpārslēdz uz citām valodām. Cilvēki ierunāja tekstu, kas bija minēts, un tādā veidā digitālie resursi iemācījās atpazīt tieši mūsu valodu. Tas savukārt ir devis iespēju mums valodu modeļu jomā būt par vadošo valsts tieši mazo valodu modeļu izmantošanā arī dažādos digitālos risinājumos. Konkrēti šis ir tāds, varētu teikt, pipelines vai, teiksim, dažādas šī zināšanu plūsmas virziens, kuru mēs skaidri redzam vienu aspektu. Mēs ar šo, teiksim, tādu sākuma investīciju esam nonākuši pie tā, ka šī projekta rezultātā mēs ļoti ceram iegūt vēl gandrīz 30 miljonus līdzekļu tālāk šo iniciatīvu virzīšanai, jo mūsdienu zinātnes pasaulē, jāsaka godīgi, tevi ņem vērā tikai tad, ja tu vari piedāvāt kaut ko unikālu un vērtīgu papildus tam, ko jau citu var izdarīt. Un tieši šī nauda darīja iespējamu mūsu, varētu teikt, iezīmēšanu šajās tehnoloģiju jomā kā vienu no svarīgākiem spēlētājiem. Bet mēs strādājot ne tikai ar zinātniekiem, šeit ir iesaistīti diezgan daudz studentu un cilvēki, kuri mācījās un ir gatavi turpināt dažādos līmeņos šādu programmu īstenošanu. Otrs tāds, kur vadošais partneris bija savukārt Tehniskā universitāte projekts, kur mēs redzam mūsu potenciāls, kas ir šobrīd izvērsies mākslīgā intelekta iniciatīvas attīstībā Latvijā. Tātad augsts veiktspējas datoru, spējas, kas ir iegūtas šī projekta rezultātā, apmācība cilvēkiem, mums ir izveidots mākslīgā intelekta centrs, kur mēs varam būt lepni par to, ka mums tas ir, bet tur ir ļoti daudz vēl jāstrādā, lai mums būtu arī dažādas skaitļošanas tehnoloģijas un AI Factory, kas šobrīd ir izstrādē, un citi instrumenti, kas dot iespēju mums pilnvērtīgi strādāt. Kas ir izdarīts? Mūsu gan studenti, gan nākotnes zinātnieki, pētnieki ir praktiski risinājuši to problēmu, ko mēs šobrīd visi dzirdējām. Tas ir vides attīstība vai vides saglabāšana un digitālā transformācija. Tad visos šajos virzienos ir Tehniskās universitātes vadībā ir izstrādāti dažādi gan digitālie risinājumi, gan apmācības moduļi, kuri dod iespējas jau strādāt citā līmenī, tautsaimniecībai tik svarīgajos faktiski virzienos, ieskaitot arī šo vides jautājumus, kas ir atvesinājuši fonda pamats. Un kvantu tehnoloģija, par kurām Ambaņkungs izstāstīs mazliet sīkāk, es gribēju tikai iezīmēt to, ka Latvija ar šo iniciatīvu pamata, uz šo iniciatīvu pamata ir kļuvusi par vienu no vadošajiem Eiropas kvantu tehnoloģiju centriem. Un, ja nebūtu šī finansējuma, mēs šajā kopienā droši vien nebūtu, jo, ja jūs paskatīties uz šo projektu plūsmu, ko mēs redzam, arī šī iniciatīva ir devusi iespēju piesaistīt daudz lielāku finansējumu nākotnē, jo mēs esam pierādījuši, ka izstrādājot gan studiju modeļus, gan arī pētniecības virzienus, mēs esam viena no, kā jau teicu, vadošajiem Eiropā. Bet tagad es gribētu dot varbūt vārdu profesoram Ambainim, kurš jau pastāstīs konkrēti tieši par kvantu iniciatīvas lielo pienesumu. Lūdzu, Ambaņkungs. Labdien, komisāra kungs, ministru kungi, dāmas un kungi. Es pastāstīšu par mūsu kvantu iniciatīvu. Par mūsu kvantu iniciatīvu. Tātad sākumā, kas tad īsti ir kvanti? Tu atbilžu uz šo jautājumu ir daudz, atkarībā no tā, kam mēs šo jautājumu uzdodam. Mēs varam šo jautājumu uzdot fiziķim, un tad mēs dabūsim atbildi, ka kvantu fizika pēta dabas likums mikro līmenī, tajā vismalkākajā līmenī, kāds dabā pastāv. Un tur dabas likumi mainās, un tā ir kvantu fizika.
No man kā datoriķa viedokļa kvanti, tā ir kvantu tehnoloģijas, tas ir jauns tehnoloģija attīstības vijums, kas dos mums kvantu dators, kas skaitļo citādāk, kvantu sakars, kas citādāk un labāk sargā datus, un kvantu sensors, kas mēra precīzāk. Un visas šīs lietas ir arī katalizators ekonomikas attīstībai un valsts konkurētspējai. Un pirms 2 gadiem mēs ar kolēģiem izveidojām Latvijas kvantu iniciatīvu. Mūsu mērķis bija savest kopā kopīgam darbam visus Latvijā, kas ir saistīti ar šo jomu un kas varētu viņus attīstīt. Un tās ir 2 universitātes, Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, un 2 pētnieciskie institūti, Cietvielu fizikas institūts un matemātikas un informātikas institūts. Un visās šajās pusēs bija interese par kvantiem no ļoti dažādām pusēm, kuras vienu otru papildina un rada ļoti labas priekšnosacījumus kopīgam darbam. Un tas mūsu mērķis ir pirmkārt kopt zinātnisko izcilību tur, kur mēs varam būt konkurētspējīgi Eiropas apmērā. Tātad, Latvijas kvantu iniciatīva, tas ir mazs projekts. Šī ir joma, kur Eiropas mērogā lielākās investīcijas tiek mērītas miljardos. Mēs esam 100 vai 200 reizes mazāk, tāpēc tā mūsu pieeja ir fokusēties uz ļoti specifiskām jomām, kur mēs varam būt konkurētspējīgi Eiropā. Un otrs mērķis mums bija kopt gatavību kvantu tehnoloģiju ieviešanai Latvijā. Ir kvantu tehnoloģijas, kas sāk sasniegt to brīdi, kad viņas ir reāli lietderīgas un ieviešams. Pirmā tā tehnoloģija ir kvantu sakari, pēc tam būs kvantu sensori, tad mēs kopjam šo kvantu gatavību, tā skaitā caur izglītību un caur cilvēkiem, ko mēs izglītojam. Un, pētniecībā mūsu kvantu iniciatīva ir sastrukturēta saskaņā ar Eiropas strateģiskiem plāniem. Tātad Eiropā ir daudz strateģisku plānu, Strategic Research Innovation Agenda, Eiropas daudz gadu pētniecības plāns, ko ir izstrādājis Eiropas zinātniskā kopiena, un kuras izstrādē esam piedalījušies arī mēs, Latvijas zinātnieki. Tad es esmu bijis 2 darbu grupās, Večeslavs Kaščējevs ir bijis 1 darbu grupā. Šī iniciatīva ir veidota ar mūsu līdzdalību, un tas ir tas pamats, uz ko mēs balstāmies. Mēs strukturējam savu pētniecību pēc Eiropas pētniecības plāniem. Tātad viens pētniecības virziens kvantu skaitļošana un konkrēti algoritmi un programmatūra kvantu datoriem. Otrs pētniecības virziens kvantu ierīces. Pamatā es runāju par ierīcēm, kas ir mazāks par kvantu datoriem. Tas ir sensori, tā ir metroloģija, bet tās ir ierīces, kuras izmanto kvantu efektus, lai izdarītu kaut ko tādu, kas nav izdarāms bez kvantiem. Un trešais kvantu sakari. Kvantu šifrēšana nāk, mums ir jābūt gataviem viņas ieviešanai Latvijā, un mums jārada tā tehniski izglītotā cilvēku bāze šeit. Un visos šajos virzienos mēs darbojamies ļoti ciešā sasaistē ar citu Eiropas valstu partneriem. Mēs esam kopā aptuveni 5 kopīgos pētniecības projektos, piemēram, algoritmos. Mums ir tāds Eiropas kvantu algoritmu 3 stūrs, ko veido Rīga, Amsterdam un Parīze, kuras tās 3 vadošās institūcijas kvantu algoritmu pētniecībā. Un šī kvantu iniciatīva mums arī ir likusi vairāk pievērsties izglītībai. Mēs esam izstrādājuši 4 studiju moduļus kvantu tehnoloģijās, 3 Latvijas universitātē un 1 Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirmais moduls tika palaists jau pirms gada ar pagājušā gada pavasara semestri. Pa šo gadu mēs esam izglītojuši 92 studentus, kuri ir apguvuši kaut vienu kursu. Mēs esam ieviesuši pirmo Latvijā kursu kvantu datoru programmēšanā, kur
var ne tikai apgūt kvantu dators teorētiski, bet var arī attālināt, pieslēgties nelielam kvantu datoram ārpus Latvijas un pamēģināt, kā tas ir programmēt viņu un dabūt atpakaļ rezultātus. Tātad šīs iniciatīvas, jaunie kursi, lielāks studentu skaits, tas ir novedis pie 7 diplomdarbiem šajā virzienā, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekš, un tie mūsu plāns ar izglītību ir, ka idejas no akadēmiskās vides industrijā ļoti bieži nonāk caur studentiem. Kā kāds mans ļoti nopelniem bagāts amerikāņu kolēģis teica, tie, kas aiznes idejas no akadēmiskās vides, tie parasti ir studenti, ko mēs esam izglītojuši un kas pēc tam aiziet strādāt ar uzņēmumiem. Tad mēs vairojam šo izglītoto studentu masu, kas varētu tās idejas aiznest tālāk. Un mēs jau redzam, ka industrijā sāk parādīties interesi jau par pētniecības projektiem kvantu skaitļošanā. Piemēram, Tilde ir piedalīsies projektā, kur tiek pētīti kvantu datoru lietojumu valodu tehnoloģijā. Un šiem projektiem vajag cilvēks, kas saprot, kas ir kvantu tehnoloģijas. Un mēs esam novērtēti pasaules mērogā, un viens no tādiem indikatoriem ir, ka mums ir piešķirtas tiesības nākamgad rīkot pasaules vadošo konferenci kvantu algoritmos un kvantu skaitļošanas teorijā. Tātad Quantum Information Processing 2026. Tuvu 1000 dalībniekiem. Ja mēs skatāmies uz to sarakstu, kas šo konferenci ir, kur šī konference ir bijuši, tas ir tāds kvantu skaitļošanas who is who. Un tagad mēs tur būsim tajā sarakstā kopā ar MIT un IBM un Microsoft laboratorijām un citiem pasaules lielajiem centriem šajā jomā. Paldies! Paldies liels gan rektora kungam, gan arī Ambaiņa kungam par aizraujošu prezentāciju un mūsu visu ar izglītošanu, kas ir kvanti un kvantu iniciatīva. Un pat labam mūsu pasākums tuvojas noslēgumam. Tagad es aicinu pasākuma dalībniekus blakus telpu uz nelielu kafijas pauzi, bet savukārt mēdījiem šis būs brīdis, lai uzdotu jautājumus Dombrovska kungam un arī Latvijas valdības pārstāvjiem šeit tas būs. Pēc tam mēdījiem un interesantiem būs iespēja apskatīties, doties šeit nelielā iepazīšanas tūre uz Latvijas Universitātes Lazaras centru, un pēc tam, pēc šīs nelielas ekskursijas, Latvijas reģionālajiem mēdījiem būs atsevišķa tikšanas ar Dombrovska kungu, tepat arī blakus telpām, lai jau pārunātu jautājumus ne tikai, kas saistīti ar atvesļošanas fondu, bet arī ar ekonomiku, finansiem un citiem jautājumiem. Kopumā vēlreiz vēlos izteikt pateicību Latvijas Universitātes rektoram un visai komandai par mūsu siltu uzņemšanu. Paldies visiem dalībniekiem. Paldies par jūsu uzmanību un tiekamies jau pēc gada, tad, kad Latvija paveiks kārtējas reformas un sasniegs rezultātus, lai saņemtu 4. atvesļošanas fonda maksājumu. Paldies un visu labu!